Mūsu skolā skolēni bieži vien sūdzas, ka ir motivācijas trūkums mācīties. Taču es vēlos noskaidrot, kādi ir šie galvenie iemesli. Varbūt tā ir pārāk liela mācību slodze un nogurums, varbūt tās ir grūtības koncentrēties stundās, jo bieži vien tiek izmantots mobilais telefons. Varbūt arī tas ir maizdarba daudzums un tā ietekme uz brīvo laiku. Šajā reportāžā es vēlos noskaidrot, kāds ir citu skolēnu viedoklis par šo pētāmo problēmu. Kā tu domā, kas ir galvenais iemesls, kāpēc skolēniem rodas grūtības ar, piemēram, mācībām, motivāciju vai disciplīnu? Manuprāt, tas ir citu skolēnu ietekmes dēļ. Manuprāt, skolēnu miega nepietiekamības dēļ. Manuprāt, lielākais iemesls skolēnu motivācijas trūkumam ir darba lielā apjoma dēļ. Kāds varētu būt iemesls un kādas, tavuprāt, izmaiņas ir jāveic, lai palīdzētu uzlabot šo situāciju? Manuprāt, jaunieši neliederīgi izmanto laiku. Manuprāt, vecākiem pirmsskolas vecuma bērniem jāierobežo ekrāna laiks. Manuprāt, lai saglabātu darba daudzumu, varētu uzdot vairāk darbus, taču ar mazāku apjomu, lai tos būtu vieglāk izdarīt. Vai skolēni var kaut ko mainīt, lai situācija uzlabotos, un vai tu domā, ka šī problēma varētu ietekmēt skolēnu attiecības savā starpā? Lai uzlabotu skolēnu motivāciju trūkumu mācīties, manuprāt, vajadzētu izvirzīt mazus mērķus. Piemēram, ja mājasdarbs ir uzdots uz nākamo nedēļu, tad līdz nākamajai nedēļai katru dienu pa mazliet iemācīties kaut ko. Jā, manuprāt, skolēni var saorganizēt savus laikus un darbus tā, lai viņi var iesākt ar kādiem brūtākiem un pabeigt ar viegliem. Skolēns pats varētu izveidot sev tādu kā grafiku ar mērķi galā, kur, kad esam izpildījuši šos darbus, ko vajag, tas mērķis ir kā neliela dāvana mums par to, ko esam izdarījuši. Pēc manām domām, jā, tas ietekmē piemēram, skolēnu garstāvokli, jo, ja skolēnam nav motivācijas, viņam garstāvoklis var ietekmēt arī citus